Tu varbūt nostāties kaut kur šeit, jo tās spriedītes ir pa biezu. Tad vajag to te uzrakstu paņemt vienkārši. Vētras kokiem 2005. Te bija vētra, jā. Uh, 2005. Gada janvārī vētra diezgan daudz arī skāra Skaņākalna dabas parku. Tika izgāstas daudz egles un priedes. Ceļš bija aizšķērsots pāris mēnešus šeit, kad nevarēja pārvietoties, kamēr mēs ar visu tikām galā. Un tad arī atbrīvojās daudz vietas krūmiem, kur augt. Vienkārši skujkoki izgāzās un lāzdas tika pie gaismas. Un tas mums nebija tas priecīgākais mirklis, ka tās lāzdas tiek pie gaismas, bet tāds ir fakts. Un šeit blakus arī vienlaidus nepilns hektārs tika izgāsts vējā, ko mēs nolēmām atlikušos nevietīgākos kokus nozāģēt, vietīgākos atstāt un iestrādīt jaunu mežu. Tur mēs arī tūltam aiziesim, paskatīsies, kāds tur ir skats tagad vienkārši. Un tad šī zīme vēsta, lai mēs visi atcerētos, kad nopietnākā vētra, kurš vien arī Latvijā, pēdējā ir bijusi 2005. gadā. Es skatos